kilo gaļas. Bet vai tad raidījums jau saucās kilograms? Kilograms. Kilograms gaļas. Es esmu raidījumā Kilograms gaļas. Kilo gaļas šodien rīt, kilo gaļas aizparīt. Kilo gaļas, kilograms gaļas šodien rīt. Kā īstam latviešiem, nu visi amerikāņi to nezin, kas tas tāds ir, bet nu, latviešiem ir vēl arī ēdienas saucās skāputra, uz kuras esmu izaudzis faktiski. Bišķiņ pārvārījās, tie pa daudz ir tie putrājumi sanāca. Bet mēs tagad glābsim situāciju, pieliesim klāt karsto ūdeni, jo viņās ir jāsamet iekšā klimpas, kas ir no rūgušpiena. Parasti paņem lauku pienu, ielej kaut kādā tilpenē un sagaida, kamēr viņš sarūkst. Un tad, lai no viņa var taisīt tās klimpas, ko mest iekšā tajā skāputrā pēc tam. Tagad būs pats svarīgākais - klimpu samešana skāputrā. Tu to esi kādreiz darījis? Jā. Esmu vairāk kārt to darījis, esmu skatījies, kā mana vecā mamma to dara. Viss tas ir gatavs? Jā, tas ir gatavs. Kas tas ir? Viņā siltu vai augstu? Es atcēlu, man zvana telefons. Es paturpinu. Nu, paturpini. Nē, maisīt nedrīkst, laikam. Nē. Nedrīkst. Nē, šito. Turpini klimpas, ņem to karotīti un laid iekšā tas man. Degās no pudeles. Kā vecmeistars Ulds Zoneks man iemācīja, jā. Mēs ņemam karotīti. Šādi. Bet tas te mūs tie pieni neko baigi nesarūkst. Viņa galvenais tagad neskartīt, jā. Ielikt iekšā. Kā gulbīti. Nu, viņš vispār nav neko baigi sarūcis, vispār viņam ir jābūt tādā vienā klucītī. Nu, kas tur ir miežu putrājumi, jā? Miežu putrājumi un klimpas. Un pēc tam, tad, kad viņu ēd... Daudz ūdens? Nu, jā, lai viņš nesanāk pa biezu, viņam jābūt dzeramam. Nē, tur rokās klausināju, jo varbūt tā kāja ir kādai govī, varbūt tā viņa paša. Ne man abas ir, ne man abas ir gan, ir man abas kājas gan, tā nav mana kāja. Afrika, jo. Ulda, Afrika, jo. Welcomes no koda kāju, welcomes. Vilkambos, no koda kāju, vilkambos. Tātad skāputras, šī vēl nav gatava skāputra. Skāputra vēl tiek bišķiņ pieķūnēta ar dažādām lietām. Rekāds viņš izskatās smuks ir tie, nu, kunkuļi varētu būt vairāk īstenībā, bet nu labi. Drusku ielējam, keyfire. Un ar šādu ēdienu es uzaugu īstenībā, jo nebija man ne kolas, ne fantas, nekā. Es nācu mājās un padzēros skāputru. Ieliekam karotīti krejumu. Nu, to mazā daudzumā dara, tāpēc, lai varētu viņu labāk iešķaidīt. Iešķaidam krejumiņu, ielējam arī kefīru. Ne, bet jūs varat neviens viņu neēst, jo man viņu tiešām ļoti garšo. Ko tu tagad taisi? Skāputru. Skāputru. Tu pats varbūt arī nodegustēji. No, es jau zinu viņu kā garšo, es jau viņas garšu jūtu. Tā kā bērnībā? Jā, īstenībā ļoti labi, ka arī konsistence ir. Nav tās grūbas, ne pa daudz. Mēs beidzot esam sapratuši, kā var panākt to, ka augšpusē izkrīt mati. Ēdiet to šo. Tas, pateicoties skāputrai, man vēl kaut kas tur ir palicis augšā. Ļoti labs. Viņa varētu būt vēl bišķiņ pastāvējusi. Viņai jāpastāv. Jā, bet to jau katrs indot. Sieva! Kur sieva? Ātri recepti. Nolda. Ir labs. Ir ļoti labi.
Un svētdienas vakaram ir pat ideāli. Tas ir vispār tā kursdarbnieka ēdiens. Es nezinu, tu kā kursdarbnieks, tev bija šitais jāēd lielām mutēm. Jā, es zinu, kā šito ēd. Cūkēdiens ir cūkēdiens un ēdiens ir ēdiens. Un cūkēdiens reizēm ļoti garšīgs. Šis ļoti garšīgs. Tā kā ruksīši no viena. Likt iekšā, likt ludenās tās klimpas. Skatoties liekas garšīgi. Tas čalīts ir pīkšs. Čokāds stundāt. Mājas saimniekam arī šī vakara noskaņā tiek arī viens speciālais svētku alus. Kupiškēni šventīnis alus. Tādā paklusauka. Mēs esam zvētkāvi, Uldis un Inns un Jānis. Mums baiļu nav. Uldis un Inns un Jānis. Produktu izvietošanas reklāma.